Petrs Mārešs. Viens no labākajiem piespēlētājiem visā virslīgā. Tagad labi pagarināta bumba un tā nonāk vārtos. Pašā mača sākumā. 3. minūtē pēc izcilas Petra Māreša piespēles. RFS 30. numurs Žiga Lipušeks. Pret Alvi Sorokinu ieskrienās un ļoti pārliecinoši ieraida bumbu vārtu apakšējā stūrī. 2-0. RFS dubultā savu pārsvaru. Šis metas uzdevums kaut vai 1 punktu izcīnīt. Mačs aizvadījums. Skatāmies vēlreiz. Stūra sitiens. Ar RFS tas vienmēr ir bīstami. Sodlaukuma robežā. Sitiens Emersons 3-0. Lielisks sitiens. Skaisti. Patiešām skaisti. Visi izdara Emersons. Arī jāatzīmē Petra Māreša piespēle. Šī te ir debijas sezona. Latvijas virslīgā par to nedaudz vairāk pēc šī uzbrukuma Ismails Diamondē. Dodās soda laukumā. Sitiens! Vārtī tuvajā stūrī. Tiek pārspēts Alvis Sorokins un šeit gan jānoveļ atbildību uz vārtsargu. Vismaz lielā mērā jāapskatās atkārtojumā, kas tad Toms Tolmans vārtos. Viņš nav tas garākais vārtsargs. Sitiens! Kas par vārtiem Petrs Mārešs! Skaisti! Patiešām skaisti! Petrs Mārešs ieliek lieliski tiešo brīvsitienu pašā vārtu devītnieka. Un kas tad šeit notiek? Rostans Enģiki, brīd bija novērsies un pievērš acis atpakaļ. Jau būti vārtī otrie pret Tomu Tolmanu otrajā puslaikā un Rostanam Enģiki pirmie vārtī RFS rindās. Guys, please like and subscribe.